Vai tu vari iepazīstināt ar sevi? Mani sauc Roberta, esmu studente, es arī aktīvi darbojos slimnīcā, es esmu medmāsa. Tā kā tu strādā slimnīcā un tur ir tā kā strikti ģērbšanās noteikumi, Jā. arī nagu policija, Jā, pareizi? tāpēc man nav uzlakoti nagi šobrīd. Un tad ir forši tie brīži, kad tu nestrādā un var tā kā izpausties, vai ne? Tāpēc es ļoti izbaudu šo brīdi, kad es varu uzvilkt papēžus, kad es varu nedaudz sapacēties, jo tā ikdienā man nesanāk. Uztaisim tādu mazu fičeku. No apakšas tā kā līdz augšai ejot, pastāstīsi, kas tas ir, cik maksāja varbūt. Jāatzīstas, ka šo outfitu neesmu pirkusi šogad. Tas bija, man šķiet, ka pirms 2 gadiem. Zābaciņi no Dānijas, kaut kur uz 70 eiro. Svāciņi no Zāras, žaketīti no H&M un krekliņš no Shein. Dārgākais laikam man somiņi ir Guess. Kurš maksāja? Es kārtīga meitene, es pati par sevi varu parūpēties. Vai jūs varētu novērtēt šo outfitu? Jā, nevis sievieti, bet outfitu vēlams, jā. Manuprāt, brīnišķīgi saskaņotas krāsas un tonalitātes un faktūras ar visiem mazajiem rakstiņiem un niansītēm. Manuprāt, brīnišķīgas proporcijas visos garumos un arī kvadrāti izvietot ļoti veiksmīgi pa ķermeni, kas izceļ ķermeņa dabisko estētiku. Jā, manuprāt, brīnišķīgi. Un ņemot skolas vērtējumu formātā? Jā, tad es būšu tā modernā sieviete, kur atzīmes vairs neliek, jo tas nav stilīgi, jo mēs katrs izpaužamies savā unikālajā veidā. Ko jūs mainītu? Ko es mainītu? Es varbūt papildinātu. Man liekas, ka meitenei brīnišķīgi varētu izskatīties kaut kāda cepura vai kaut kāds aksesuārs matiņos. Labi ideja. Un būtu kāda lieta, ko tā kā gribētos izgriezt? Nē, ļoti tiešām viss ir saskaņots un gaumīgs. Kas ir tā tavs stila iedvesma? Zini, man patīk skatīties internetā, Instagramā. Es bieži sakoju kādām tādām modes influencerēm, un tad es smeļos kādu iedvesmu, kādas varbūt modes tendences. Bet kopumā man patīk ģērbties tā, lai man pašai ir ērti, lai es jūtos komfortabli un sievišķīgi. Ok, un kuram trendam būtu jāmirst? Zini, kas man nepatīk? Nepatīk tās džinsenes, kas tā kā šeit ir apspīlēts un tad ļoti... Jā. Nākamgad mēs varam viņus vairs neredzēt un būt diezgan forši, ja? Jā. Ok, un kāds tavs coffee shop orders? Karmeļu macchiato. Precīzi.